Jā, bet tas ir mazliet, nu jā, kamēr mēs esam bišķi citādāks pasaules, jā. Lai tiktu tam sistēmām galā, jā, bet turēt. Mums arī ilgies ātri nevarēs šito. Nu, nav jau vispār nekārtībā, tāpēc, ka tie piemērošanas noteikumi pēc par 2 regulām un vēl pārējais regulām. Trumā. Labdien visiem klātesošajiem, tas vismaz pulkstens rāda precīzi 11. Ceru, ka jūs arī tā kā droši vien varam sākt, jo laiks mums visiem ir tāds, kā zināms. Paldies, ka esat ieradušies. Kāds laiciņš pagājis, iepriekšo reizi, ja nemaldos, tikāmies augustā kuplā kopā, nu jau ir oktobra beigas. Tā kā diezgan daudz, kas par šo laiku, protams, ir noticis, ir izdarīts, ir paveikts, ir ieplānots, tā kā stāstāmais mums atkal ir. Tātad varbūt kā jau ierasts sākumā ģenerāldirektora Petersons kundze tātad iepazīstinās ar galvenajiem darbības rezultātiem, nodokļu ieņēmumiem un citiem galvenajiem mūsu panākumiem un padarītajiem darbiem. Un konferences otrajā daļā došu vārdu ģenerāldirektoras vietniekam noziedzības apkarošanas jomā Kasparam Černiecka kungam tieši ar stāstījumu un prezentāciju par paveikto tieši noziedzības apkarošanas jomā gan attiecībā uz kontrabandu, gan uz finanšu noziegumiem. Un trešajā daļā, ja tā var izteikties kā ierasts, tātad jūsu jautājumi, individuālie komentāri un intervijas. Paldies! Lūdzu, Petersons kundze. Pirmām kārtām tiešām milzīgs paldies, ka jūs kārtējo reizi mūs neesat pievīluši un jums interesē, ar ko mēs nodarbojamies un kā mums veicās. Ka jūs tik plašā pulkā arī esat pārstāvējuši. Nu, varbūt tās pašā sākumā mazliet tāds arī, kam es pieskaršos savā uzstāšanās laikā, arī jūs esat pamanījuši, nu, mēs mēģināsim tādu novitāti arī šāda veida preses konferences mēs ierakstīsim, ņemot vērā, ka mēs esam iegādājušies darba vajadzībām arī šo aparatūru, un arī pēc tam mēs viņu ievietosim mūsu mājaslapā, lai tie, kas nav arī mūsu nodokļu maksātāji, mūsu sabiedrība varētu arī iepazīties, teiksim, kā mums šeit veicies, ko es esmu stāstījusi, ko jūs esat jautājuši. Es ceru, ka visi ir, nevienam nebūtu pret, ka mēs to arī darām šajā reizē ierakstot. Tātad mans uzstāšanās pirmā tā daļa, kā arī Evita teica, es mēģināšu jums izskaidrot, paskaidrot, protams, no savu redzējumu puses, no savu kolektīvu redzējumu puses, kā mums veicās ar nodokļu ieņēmumu izpildu, jo pamat uzdevums mums tomēr ir nodrošināt šos nodokļu ieņēmumus. Un jā, es apstādīšos sākumā. Un pēc tam, protams, arī mēģināšu paskaidrot, kas ir tie iemesli, kāpēc viņi nepildās un ko var ietekmēt valsts ieņēmumu dienests un ko nevar ietekmēt valsts ieņēmumu dienests. Tātad, vispirmām kārtām par pašiem nodokļu ieņēmumiem. Tad pie šī slaida jūs jau esat visi pieraduši viennozīmīgi, jo viņš vienkārši pamainās tie skaitļi un gadi. 9 mēnešos, kā jūs pēc šī attēla redzat, visi tātad nodokļu ieņēmumu ir 5,5 miljārdi mums ir iekasēti 9 mēnešos.
Un salīdzinot arī pret pagājušā gada 9 mēnešiem, pieaugums ir 4,5% pēc plāna, ko mēs esam saņēmuši no Saeimas, šim pieaugumam būtu bijis jābūt 5,4%. Bet būtiski ir paskatīties tieši, kā veidojās šie nodokļu ieņēmumi. Un jau pašā sākumā es gribētu vērst uzmanību uz iekrāsotajām 3 rindām. Augšā, kas ir baldā, ir nodokļu ieņēmumi, un apakšā ir nenodokļu ieņēmumi un kopsumma. Tad visu laiku valsts ieņēmuma dienests ir runājis un stāstījis, kā veicās ar vidu administrēto kopbudžeta ieņēmumu plānu izpildi. Un arī tie 4,5% pieaugums pret pagājušo gadu un arī 9 mēnešu tā neizpilde, nepilni 55 miljoni, tātad veido no visiem vidu administrētiem kopbudžeta ieņēmumiem, kas savukārt dalās ļoti divās būtiskās daļās. Viena daļa ir tā, kuru valsts ieņēmuma dienests var ietekmēt un būtiski var ietekmēt ar savu darbu, bet otra daļa, kas saucās nenodokļu ieņēmumu, tātad otrā rindiņa no apakšas, tā ir tā, kur mēs uzskaitam, šī naudas plūsma iet caur mūsu uzskaiti, bet ietekmēt mēs nevaram. Es mazliet arī pēc tam nākojošajos attēlos pakomentēšu, kas ir tie nenodokļu ieņēmumi, kuras ir tās pozīcijas, kas nepildās. Tātad, ja mēs paskatāmies nodokļu ieņēmumu un nenodokļu ieņēmumu, tad tā ļoti lielos vilcienos runājot, ir puse no neizpildītā plāna ir nodokļu ieņēmumi, un mazliet vairāk ir nenodokļu ieņēmumi. Nodokļu plānu mēs neesam izpildījuši par 25 miljoniem, nenodokļu valsts nav izpildījusi par 29 miljoniem. Ja skatāmies nodokļu griezumā, tātad tieši tā sadaļa, par ko mēs esam kā valsts ieņēmuma dienests atbildīgi, tad mēs redzam, kad visi nodokļi caurmērā varētu teikt, ir ok, mums ir pildījušies, ļoti labi mums ir pildījies akcīzes nodoklis, kurš ne tikai ir plusā pret pagājušo gadu 32 miljonu un ir pārpilde arī šajā gadā, ir plus 17,5 miljonu. Bet mums nav veicies ar pievienotās vērtības nodokli. Un, manuprāt, arī tad, kad mēs augustā tikāmies, jau tad es arī vērsu uzmanību, ka pievienotās vērtības nodoklis nepildās. Mums ir īpaši, mēs pievēršam šim nodoklim uzmanību un vērtējam, kas ir par iemesliem, un tāpēc arī tālāk es parunāšu par pievienotās vērtības nodokli tieši ietekmējošiem faktoriem. Bet pirms mēs ķeramies pie pievienotās vērtības nodokļa, šeit ir sagatavots jums attēls tās iepriekšējās tabulas nodokļu ieņēmumu pieaugumu, procenti pa gadiem un nenodokļu ieņēmumu procentu pieaugumu pa gadiem. Ja mēs skatāmies to zilo, to lēzenāko, kas ir šī līnija, tad mēs redzam tie nodokļu ieņēmumi. Un gribētu arī uzsvērt, ka neraugoties uz visu, kas mums notiek tautsēmniecībā, ko ietekmē, protams, arī ārpolitika, tomēr nodokļu ieņēmumi straujāk šogad pieaug nekā pagājušajā gadā 14. pret 13. Jo tur ir plus 4,6%, jūs redzat šajā attēlā, savukārt šogad ir plus 5%. Bet, ja mēs paraugamies uz nenodokļu ieņēmumiem, tad pirmkārt mēs redzam, ka tur ir zigzags kā pa kalniem, bet tajā pašā laikā arī, šis pieaugums ne tikai plāna neizpilda, bet arī pieauguma nav pret iepriekšējiem gadiem. Kopš 13. gada ir mīnus pret iepriekšējā gada faktu jau, tātad mīnus. Un tātad šī gada 9 mēnešos ir mīnus 5%, tātad nevis pieauguši, bet, ar mīnusu ir šis pret pagājušo gadu. Savukārt, ja mēs skatāmies tieši šo nenodokļu ieņēmumu sadaļu, tad ir izvilktas mums no mūsu, sistēmām tās galvenās pozīcijas, kuras tad veido tos 29 miljonus un tos mīnus 5% pret iepriekšējo. Tad šeit mēs redzam, ka vislielākais, kur ir neizpilde un arī samazinājums, ir tieši valsts nodevas un kancelējas nodevas. Jo no tiem 29 miljoniem, kas nav izpildīts no plāna, sastāda tieši gandrīz 28 miljonus šī pozīcija valsts nodevas un kancelējas nodevas. Tātad tas ir par valsts pakalpojumiem, visplašāk sabiedrībai varētu, asociēties ar zemesgrāmatas nodevu.
Jo droši vien savā dzīvē, kāds vismaz ir saskāries ar šādu pakalpojumu. Un, ja arī mēs paskatāmies sīkāk, kā veidojās, tad arī zemesgrāmatas nodeve ir viena no būtiskām pozīcijām, kurai ir šis mīnus. Protams, valsts ieņēmuma dienests viņš nevar ietekmēt, ja? Ne mēs pie plānošanas esam iesaistījušies šajā, jo tas ir citu institūciju darbs, viņu plānošana un arī, teiksim, viņu pakalpojumu, viņu uzskaite. Līdz ar to, tas ir tikai jums ir informācijai, bet sīkāk paskaidrot, izskaidrot iemeslus, es jums nebūšu tas cilvēks, kurš varēs jums paskaidrot, es varu tikai faktu konstatāciju kā tādu, un acīm redzot attiecīgajām iestādēm, tad arī ir, droši vien izskaidrojums arī ir objektīvs, kāpēc tā situācija ir tāda, ka šie nenodokļu ieņēmumi, tātad valsts nodevs un kancelēs nav pildījušās tik būtiski. Kas ir par iemeslu, kas varētu būt par iemesliem, kāpēc šie gan nodokļu, gan nenodokļu ieņēmumi mums nav izpildījušies tā, kā ir plānojis un kā ir saplānots un kā tas ir norādīts mūsu valsts budžetā 2015. gadam. Kā jau visi mēs zinām, tātad ekonomikas izaugsme nav tāda tik strauja, kā mēs bijām plānojuši. Šeit arī ir piedāvāts tīri, teiksim, kāda bija tā plānot 5,2, tad, kad veidoja budžetu šim gadam, un kāda ir, teiksim, pirmajā pusgadā, tātad ir būtiskas atšķirības. Par nenodokļu ieņēmumiem es jau minēju, iepriekšējos attēlus komentējot, un trešā būtiskā lieta noteikti ir saistīts ar tiem pasākumiem, kas bija pavadošie likuma projekti 2015. gada budžetam, jo tie, kas netika pieņemti un šobrīd arī vēl nav pieņemti, viņi sastāda, nemaz 31,3 miljoni eiro, tātad, kam bija ietekme uz budžetu. Un sadalījumā, kas veido šos 31,3, šeit ir tabula, lai jums arī būtu vieglāk. Tātad ir 4 pozīcijas, no kā viņi veidojās. Pirmām kārtām par kases aparātiem, jūs droši vien esat sekojuši līdzi. Šobrīd ir tāds, teiksim, stopkrāns norauts, ja drīkst teikt, jo decembra vidū mēs visi ceram, ka no Eiropas komisijas tiks saņemts saskaņojums par kases aparātu tehniskajām prasībām, un arī ir otra noteikuma par atbildību, teiksim, tieši kas, ko, teiksim, lieto no kases aparātiem. Tātad viņi par cik netika pieņemti, šogad viņi nedarbojās, arī plus, teiksim, ietekmi uz budžetu, nav viņa izpildām. Otra liela sadaļa, kas ir pavadošajā pakā uz nākošo gada budžetu, tā ir informācija no kredītiestādēm. Pagājušā gada budžeta pakā bija paredzēts, ka valsts ieņēmums dienests saņems vienu daļu no informācijas, ko kontroles dienests saņem no kredītiestādēm. Taču šeit saskatīja Tieslietu ministriju un prokuratūru juridiskus šķēršļus, lai saņemtu šādu informāciju no kontrolas dienesta, un jau uz 16. gada paku ir cits piedāvājums, kredīti iestāde pataisno valsts ieņēmumu dienestam atsevišķu, teiksim, informāciju izlases veidā, tas, kas skar iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, mēs saņemsim nevis no kontrolas dienesta, bet pataisno no kredītiestādēm. Tātad arī šogad tas nav realizēts, mēs ceram uz nākošo gadu, kaut gan likuma projekts, vismaz tas pēdējais, ko mēs šobrīd esam redzējuši, iet runa par 1. jūliju. Tātad arī nevis ar 1. janvāri. Savukārt, 3. un 4. pasākums, kas ir minēts, viņš šobrīd nav izkustējies no vietas, un arī budžeta pakā šis jautājums viņš nav iekļauts. Vēl joprojām notiek diskusija, tas ir saistīts tīri ar uzņēmumu reģistrā, mēs dodam informāciju par riska adresēm, mēs savas funkcijas visas realizējot jau šo informāciju izmantojam, bet savukārt uzņēmumu reģistram nav šis ierobežojums attiecībā uz uzņēmumu reģistrēšanu vai pārreģistrēšanu uz šīm riska adresēm. Rīcība nav viņu normatīvajos aktos. 4. ir tas, kas arī bija pietiekami plaši, man liekas, pagājušā gada nogalē bija diskutēts saistībā par tiem uzņēmumiem, kas pēc valsts ieņēmuma dienas rīcība esošās informācijas iesaistās krāpnieciskos darījumos, kas ir saistīts ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Un bieži vien pārsvarā tie ir tie uzņēmumi, kur ir viens īpašnieks, tas pats ir amatpersona, un tas nav
Latvijas, teiksim, iedzīvotājs vai Eiropas Savienības iedzīvotājs, bet ir ārpusē. Mums bija šis piedāvājums, kad vismaz tam pilsonim, ne pilsonim, bet tam iedzīvotājiem, kas dzīvo, teiksim, citā valstī, pieņemsim Krievijā vai vienalga kādā citā ārpus Eiropas Savienības, ka viņam reģistrējot šeit uzņēmumu, vismaz vajadzētu atbraukt pie Latvijas notāra, nevis risināt ar, pieņemsim, piemēram, pēc Krievijas notāra pilnvarojumu šo. Arī šobrīd, teiksim, šīs pasākums viņš nav saskatījis, teiksim, gaismu normatīvu aktu grozījumu veidā, bet jebkurā gadījumā 3. un 4. pasākums vēl notiek diskusijas, jo Finanšu ministrija šobrīd ļoti aktīvi strādā pie ēnu apkarošanas pasākumu plānu projektu, ko visticamāk mēs ceram, kad arī decembrī varēs premjerei un premjeras padomēji, kas ir izveidota tieši cīņā ar ēnu ekonomiku, arī varēs prezentēt. Tas ir saistībā par visu, teiksim, nodokļu plāna neizpildi un iemesliem. Un pakavēšos mazlietiņ vairāk tieši pie pievienotās vērtības nodokļa, ņemot vērā, kā es arī teicu, tas ir tas, kas mūs uztrauc visvairāk šobrīd. Mēs esam paņēmuši un paskatījušies no nodokļu maksātāju iesniegtajām deklarācijām pievienotās vērtības nodokļu 9 mēnešu kopsavilkumu deklarāciju izveidojuši un salīdzinam ar iepriekšējā gada 9 mēnešu šo kopsavilkumu deklarāciju. Un šīs galvenās pozīcijas, ko mēs no šī attēla redzam? Tātad mēs šeit redzam, ka kopējā darījuma vērtība, kas ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, viņa ir pieaugusi par 389 miljoniem. Un tad, kad mēs skatāmies tīri pa pozīcijām, jo jūs zinat, mums ir standarta likme, samazinātā likme un ir 0% likme, un plus vēl ir reversā kārtība. Un tad pa šīm pozīcijām, ja mēs skatāmies, ar standarta likmi ir straujāk, ir pieaudzis nav, teiksim, tas 0,9 pieaugums pret iepriekšējo gadu, šeit ir 1,7. Savukārt reversā, jeb kā nodokļinieka deklarācijā, to atspoguļo iekšzemē veiktie darījumi, par kuriem nodokli maksā preču vai pakalpojumu saņēmējs, bet tā ir tā reversā kārtība. Ir samazinājušies darījumi par 137 miljoniem. Pieauguši darījumi ar samazināto likmi, šeit ir jāvērš uzmanība Rīgas satiksme, kur būtiski pacēla šīs cenas, un līdz ar to šī proporcija īpatsvars ir pieaudzis. Un pieauguši ir ar PVN apliekamie darījumi. Un saistībā ar 0% likmi apliekamie darījumi, es mazlietiņ pēc tam ir arī atsevišķs attēls, ir mazlietiņ dziļāk mēs esam paskatījušies. Paskatoties priekšnodokli, kas ir tas, kas mūsu darbā ir, mēs īpaši pievēršam uzmanību, jo mēs zinām, tie, kas izvairās no nodokļu nomaksas vai grib izkrāpt PVN no valsts, tad tā ir tā pozīcija, kur mēģina visu salikt iekšā, gan tos darījumus, kas tiešām pēc būtības ir bijuši, gan tos, kas ir tikai, teiksim, pēc dokumentiem, bet reāli viņi nav notikuši. Tātad priekšnodoklis, jā, viņš ir pieaudzis, bet viņš ir pieaudzis proporcionāli vispār visiem darījumiem, jo, lai kaut ko, teiksim, nosūtītu, saražotu, pārdotu, ir arī šīs iegādes jāpieaug. Bet tajā pašā laikā ir straujāk pieaudz tieši aprēķinātais PVN. Un kopējā budžetā iemaksājumā summa, jo šeit redzat, ir pieaugusi par 59 miljoniem. Un ja mēs skatāmies aprēķinu un samaksu, ko pašā sākumā es rādīju pa nodokļu veidiem, pa pozīcijām, kā mēs plānu izpildam vai neizpildam, mēs šeit redzam, ka arī šis aprēķinātais nodoklis, viņš pat nav pieaudzis tik strauji, cik, teiksim, mēs neesam izpildījuši no plāna. Līdz ar to ir ļoti svarīgi arī paskatīties dziļāk. Jo kopējā budžetā šī iemaksājumā summa, kas ir tie 50 plus 59 miljoni pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu, mēs arī šeit redzam, ka iemaksājumais budžetā ir 58 miljoni un atmaksājumais ir, teiksim, samazinājies par 1,24. Tātad šī kopsavilkuma deklarācija, ko varētu liecināt bez kaut kādiem konkrētiem gadījumiem, ka mēs nevaram runāt, ka krāpniecība, izvairīšanās no nodokļu nomaksas mūsu valstī ir pieaugusi. Nebūt nē. Ja mēs paskatāmies tieši tos darījumus, kas ir ar 0% likmi, jo tos vistiešāk ietekmē arī ārpolitikā notiekošais. Un šeit mēs salīdzinājām tātad atkal 9 mēnešus 14. gada pret šī gada, un mēs redzam tīri pa pozīcijām,
kuri ir tie darījumi un kāda ir šīs izmaiņas bijušas tiem darījumiem, kas ir ar 0% likmi pieauguši. Tātad proporcija ar 0% likmi pret visiem ar PVN apliekamiem darījumiem mēs redzam, abos divos gados viņa ir līdzīga, mazliet viņa vairāk kā 23%. Pat šī gadā 9 mēnešos mazliet viņa ir lielāka. Mēs redzam, ka ir 3 galvenās pozīcijas, kas tos ar 0% likmi apliekamos darījumus veido. Tās lielākās. Pirmkārt, to, ko mēs piegādājam Eiropas Savienības dalību valstīm, preces, tās ir pieaugušas kopējā darījuma vērtība par 270 miljoniem, jeb 4,8%. Pakalpojumus uz Eiropas Savienību, ko mēs esam piegādājuši. Arī šeit mēs redzam, ir tātad ļoti liels apjoms, bet šī pozīcija tātad ir samazinājums pret tā 14. gada 9 mēnešiem par 66 miljoniem. Arī samazinājums ir eksportētām precēm, tātad ārpus Eiropas Savienības tirgu, kas ir uz 3. pasaules valstīm, ir ar šeit samazinājums. Bet neraugoties ar visu to, saliekot to, ko mūsu uzņēmēji ir saražojuši pakalpojums vai preces un nosūtījuši ārpus Latvijas tirgus, ir pa 156 miljoniem šie darījumi ir pieauguši un procentuāli tas sastāv 0,5%. Tātad mēs nevaram runāt to, ka mēs uz 3. pasaules valstīm ir būtisks kritums, līdz ar to te ir pārprodukcija, mums nav jauni tirgi, mēs nevaram savu saražoto preci pārdot, jo šis pieaugums viņš nav varbūt tās tik liels, kā mēs visi cerētu un gribētu, bet pieaugums ir, un galvenais ir svarīgi arī, tas mīnus, ka nav. Galvenie iemesli pēc mūsu skatījuma, kas tiešām varētu ietekmēt tieši pievienotās vērtības nodokļa neizpildi. Viens ir aprēķināts nodoklis, bet ļoti svarīgi ir, kāda ir nauda plūsma mūsu komersantiem, jo mēs zinām, nauda ražo naudu. Un, ir ļoti svarīgi arī nodokļu maksātājiem apzināties un saprast, un lai tā nauda tiešām ļoti ātri apgrozās, lai viņi kaut kur nestāv. Viens, ko mēs varam palīdzēt kā valsts, ir pievienotās vērtības nodokļa atmaksas. Šajā attēlā jūs redzat, mēs 9 mēnešos salīdzinot ar iepriekšējo gadu esam atmaksājuši par 23,24 miljoniem vairāk. Ja mēs nebūtu atmaksājuši par šiem miljoniem vairāk, protams, arī, PVN plāna izpilde, uzreiz būtu savādāka. Bet mūsu uzstādījums un mūsu ministru uzstādījums ir, ka mums ir jāizprot mūsu komersants, ka mums tā nauda pēc iespējas raitāk, ātrāk jāizvērtē, un ja viņa pienākās pēc normatīvajiem aktiem, mums viņa ir jādod nodokļu maksātājiem. Interesanti ir, ka šis gads arī ietekmē mazliet lauksaimniecību, kurai ir sezonalitāte. Ja lauksaimniecības uzņēmumi pārstrādātāji graudkopji pārsvarā šī pārmaksas atmaksa mums bija par oktobra deklarācijām, tad šogad tīri no sezonalitātes jau septembrī parādījās ļoti lielas summas, kuras atbilstoši likumdošanai mums vajadzēja atmaksāt. Otra lieta, kas naudas plūsmu noteikti priekš pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanas ietekmē, ir vai tas, ko ir aprēķinājuši komersanti, vai viņiem ir nauda, ko samaksāt. Ņemot vērā visu šo naudas apriti, arī šo politiku, ko vismaz mums, tad, kad nāk komersanti un stāsta, kāpēc viņi nevar samaksāt nodokļus, kredītu iestāžu attieksme, gan kredītu līnijas, gan kredītu piešķiršana, arī tas laiks pie izvērtēšanas, kas ir vajadzīgs, jo es saprotu, ka kredīti iestādes arī daudz rūpīgāk vērtē visus šos kritērijus, vai pēc tam varēs atgūt šo naudu. Tātad ir piešķirti termiņa pagarinājumi, tieši pievienotās vērtības nodokļu jomā ir plus 14,4 miljoni. Arī tā ir pietiekami liela summa, kura ir aprēķināta, bet maksātājs maksā pēc grafika. Vēl līdzīgi tāpatās, tā kā iepriekš es sīk uzskaitīju, kas visu, nodokļu un nenodokļu ieņēmumu plānu ietekmē šie normatīvi akti, tās 4 pozīcijas, kas netika pieņemts un šobrīd vēl nav pieņemts. Uz pievienotās vērtības nodokli no tiem 31,3 laikam miljoni bija. 18,6 miljoni ir tieši pievienotās vērtības nodoklis, kas būtiski ietekmēja. Protams, arī ietekmē, ja pieaug tieši ar 0% likmi apliekamie darījumi, ko
iepriekšējā attēlā, teiksim, tad, kad es jums rādīju, arī ar skaitļiem es pierādīju, ka pieaug tieši tie darījumi, kas ir ar 0% likmi. Tas nozīmē, ka izmaksās mēs liekam, priekšnodoklis pieaug, bet tajā pašā laikā, teiksim, izvedot no Latvijas, vienalga vai tā ir Eiropa vai trešās pasaules valstīm, ir 0% likme un mums sanāk atmaksāt. Nemaz nerunājot par ekonomikas izaugsmas tempu palēnināšanos. Degvielas tirgotāja asociācija pati ir aprēķinājusi, ka ļoti būtiski šis gads izceļās ar to, mēs zinām, ka ir svārstības degvielā, bet visi mēs priecājamies, ka degvielas cena ir zemāka, it sevišķi atcerieties, visiem bija pārsteigums pašā gada sākumā, bet uz akcijas nodokli tas ir kā pozitīvais elements jāatzīmē, jo lētāka degviela, jo cilvēki vairāk var atļauties brauc, varbūt tās, teiksim, vairāk nekā citos gados, kad ir dārgāk šī degviela. Bet uz pievienotās vērtības nodokli, protams, tas būtiski ietekmē, tāpēc, ka tā bāze, ar ko apliek PVN, viņa samazinās. Nu, tie ir tie 6 mūsu pieminētie, teiksim, iemesli, kas varētu ietekmēt pievienotās vērtības nodokļu plāna neizpildi. Bet, kā jau arī iepriekš es minēju, nekas neliecina, ka mūsu tautsaimniecība ir, teiksim, lielā krīzē, kad rādītāji pasliktinās, tātad nē. Lēnām attīstās, netik strauji varbūt, kā mēs visi cerējām un gribējām, bet ir arī jāņem vērā ir šīs naudas plūsmas grūtības. Un arī valsts, arī tad, kad bija embargo, teiksim, sākās pagājušā gada augustā, atcerieties, arī valdība pieņēma lēmums, ka ir valsts pārvaldē ir jādomā, kādā veidā palīdzēt izķibroties no tā visa mūsu komersantiem. Ko mēs darām vēl bez visa tā, bez tiem iemesliem, kas ir un ko mēs no savas puses kā valsts ieņēmuma dienas vēl varētu darīt, lai šo nodokļu iekasēšanu, it sevišķi no ēnu ekonomikas, jo mēs zinām, ka pievienotas tās vērtības nodoklis ir ļoti vilinošs, lai, teiksim, domātu dažādas metodas, kādā veidā saņemt no valsts budžeta, izkrāpt, teiksim, pievienotās vērtības nodokli. Jāsaka, paldies Olaf organizācijai un viņu finansējumam. Mums ir 2 reizes, pa 2 dienām, mums ir bijusi unikāla iespēja, visaugstākās raudas eksperti ir bijuši šeit, šajā pašā zālē, un mūsu darbiniekus apmācījuši, stāstījuši par Eiropas tiesas spriedumiem, par tām metodēm, kā Eiropas dalību valstis vērtēs, skatās tieši šos krāpniecības darījumus, šīs ķēdes, kuras tiek veidotas, lai izvairītos no nodokļu nomaksas. Tāpēc, ka šie gadījumi, protams, ir līdzīgi visā Eiropas Savienībā, un jūs zinat, ka pievienotās vērtības nodoklis ir viens no tiem retajiem nodokļiem, ko regulē Eiropa. Ir ļoti mazas iespējas, teiksim, ietekmēt likumdošanā kaut kādas izmaiņas katrai valstī individuāli. Un tāpēc likumdošana visiem mums ir līdzīga, ja varētu teikt pat identiska, un Eiropas tiesā, protams, Eiropas tiesas spriedumi saistoši vienalga. Vai Eiropas tiesa vērtē un skatās citas valsts konkrēto lietu, mums tāpatās mēs viņu vērtējam, skatam, un mums viņi saistoši, un mums viņi ir jārespektē. Un tāpēc tiešām mēs esam ieguvuši ļoti svarīgas, nozīmīgas mums šīs zināšanas, kur ne tikai, teiksim, lai mūsu izpratni pilnveidot attiecībā pret šiem darījumiem, kas ir izvairīšanās no nodokļu nomaksas, bet ir atsevišķas nianses, kas tomēr atsevišķos ministru kabineta noteikumos mums ir iespējas vēl pilnveidot arī iekšējos normatīvos aktus un mūsu iekšējās valsts ieņēmuma dienesta procedūras. Bez visa tā mēs esam izveidojuši vasarā mūsu pašu ekspertu darbu grupu, kur mēs revidējam pilnīgi no reģistrēšanas brīža līdz izslēgšanas brīdim, ko mēs esam varbūt palaiduši garām, kādu to sietu, kādā veidā mēs pēc iespējas ātrāk varam noķert un iegūt pierādījumus tiem komersantiem, kuri tiešām nekad nav reģistrējušies ar mērķi attīstīt, teiksim, un nodarboties ar uzņēmējdarbību un maksāt nodokļus, bet viņu mērķis ir viennozīmīgi izvairīties no nodokļu nomaksas un gūt šo labumu PVN atmaksas, teiksim, apmērā. Tāpēc šobrīd mums ir arī plāns, bet paralēli plānam, es zinu šo skepsi sabiedrībā, ja pasaka vārds plāns, tad tas ir, teiksim, skaisti papīrs, bet vajag jau reāli. Protams, arī no šīs vasaras, tad, kad šīs diskusijas revidējām mūsu procedūras, mūsu darbības, jau uzreiz paralēli arī pārskatījām savas procedūras darbības, ko mēs varam uzlabot, pilnveidot.
Tas ir par pievienotās vērtības nodokli. Mazlietiņ ieskatām arī tātad, kā mūsu uzņēmumi izskatās, kā viņiem ir veicies, jo ir noslēdzies pagājušais gads, 14. ir iesniegti šie gada pārskati, un kā izskatās tieši mūsu komersanti, vai viņi ir strādājuši ar lielāku peļņu vai ar mazāku peļņu, mēs esam mēģinājuši pagrupēt. Šajā attēlā tabulā jūs redzat tātad tos uzņēmumus, kur iesniedz gada pārskatus, uzņēmuma ienākumu nodokļu maksātāji. Un tad, ja mēs paskatāmies apgrozījums visiem šiem komersantiem, tātad ir palicis gandrīz tāds pats kā 13. gadā, jā, ir mazlietiņ plus 8 miljoni ir klāt, bet netik ievērojami. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka viņš ir bijis daudz labāks, jo ir strādāts ar lielāku peļņu visi šie uzņēmumi. Ir plus 161 miljonus, ir peļņa lielāka. Zaudējumi savukārt ir būtiski samazinājušies. Vairāk kā pa 500 miljārdu ir zaudējumi samazinājušies, un nodokļu summa, kas ir jāmaksā, tātad viņa ir pieaugusi par nepilniem 27 miljoniem. Bieži vien tiek vērsts, teiksim, un it sevišķi tad, kad veido budžetu, atgriežās pie avansa maksājumiem uzņēmuma ienākumu nodoklim. Šeit es gribētu jūs pievērst uzmanību, ka ir pietiekami precīzi nodokļu maksātāji nomenedžē šos avansa maksājumus, jo tās summas, kas ir jāpiemaksā vai jāatmaksā, viņas nav tik lielas, kas ir izņemtas no aprites. Jo ļoti daudzi pēdējo 2 gadu laikā komersanti izmanto šos avansa maksājumus pārskatīt. Tas nozīmē to, ka liela daļa nemaksā pēc noslēgtā gada fakta avansa maksājums par nākošo to gadu, bet viņi tomēr vērtē, kas notiks, vai viņiem ir sezonalitāte, vai varbūt tās izmaiņas palielina vai samazina savu apgrozījumu, varbūt jauni darījuma sadarbības partneri vai vēl kaut kā, teiksim, iegānt, jo likums pieļauj. Komersants vēršās valsts ieņēmuma dienestā, mēs izskatām un mēs pārskatām, samazinām šos avansa maksājumus. Atsevišķos gadījumos pat ir iespējams ar 0. Pozitīvi ir, ka 14. gads ir noslēdzies ar saldo pozitīvu. Vismaz mēs paskatījāmies 5 gadus atpakaļ, nav bijis, teiksim, tāds gadījums, kad uzņēmuma ienākumu nodokļu maksātāji noslēguši savu bilanci ar šo pozitīvo skaitli. Mazlietiņ par tiem otriem nodokļu maksātājiem, kuri nemaksā uzņēmuma ienākumu nodokli, bet maksā iedzīvotāju ienākumu nodokli no saimnieciskās darbības. Šeit uzreiz es gribu vērst uzmanību, ja jūs meklēsiet nākošajā slaidā, attēlā būs informācija ar mūsu nodokļu maksātāju skaitu dinamiku, nemeklējiet sakarību saimnieciskās darbības veicēju skaits ar šo līkni, kas šogad ir 85 372. Šie ir tie nodokļu maksātāji, kas prasa mums lielus resursus, kuri neiesniedz nodokļu deklarācijas, gada pārskats, kuriem likums, protams, saka, līdz ar to nodokļu pārvaldē ir ļoti liels darbs jāiegulda, lai panāktu, lai šie komersanti, kuri ir reģistrējuši saimniecisko darbību, būtu likuma paklausīgi, izpildīt savu pienākumu, iesniegtu deklarāciju. Tātad šajā attēlā jūs redzat tie, kuri ir likuma paklausīgi un ir iesnieguši šīs deklarācijas. Tātad apgrozījums mazlietiņ, bet tomēr viņš ir krities, ja mēs redzam, un ja mēs paskatāmies tīri no apgrozījuma, kuri tie darbības veidi ir, kur ir apgrozījums krities. Visbūtiskāk ir krities gandrīz par 10 miljoniem, jo starpība tātad starp 687 un 709 ir, tātad apgrozījums ir samazinājies par 22 miljoniem. Gandrīz 10 miljoni ir operācijas ar nekustamiem īpašumiem, apgrozījums ir krities, kas varbūt tās arī ietekmē, teiksim, tās pašas kancelējas nodevas par zemes grāmatas, ir augkopība un medniecība, un tas, kas ir saistīts ar to, ir par 9 miljoniem ir krities, un arī par 4 miljoniem apgrozījums ir krities juridiskajiem pakalpojumiem un grāmatvedības pakalpojumiem. Tur īpaši, teiksim, izskaidrojums man šobrīd vēl nav. Nākamajā attēlā jūs redzat šos pašus nodokļu maksātājus, tātad tie, kas ir iedzīvotāji ienākumu nodokļu maksātāji un no saimnieciskās darbības. Kā viņiem ir veicies, ar peļņu viņi strādājuši vai ar zaudējumiem un tīri skaitliski. Pēc šī attēla jūs redzat viennozīmīgi tātad, kad ar peļņu strādājošie uzņēmumi
Ir mazlietiņi, ir kritušies, bet varētu teikt, ir palikuši tādā pašā skaitliskā ziņā kā 13. gadā, tātad ir nepilni 45 000, ar zaudējumiem ir samazinājies pa 1000, tātad šobrīd ir 15 903 no iesniegtiem pārskatiem mēs redzam. Nu, mums joprojām ļoti manīgi ir mūsu saimnieciskās darbības veicēji, kuri prot strādāt pa nulēm. Tas nozīmē, ka ieņēmumi un izdevumi ir identiski, ir 24 500. Ja mēs skatāmies pēc rezultāta ar peļņu un zaudējumiem, tad peļņa ir 14. pret 13. ir pieaugums. Ja mēs redzam, ir 7,46 miljoni ir pienācis klāt, bet zaudējumi mazlietiņ, bet ir samazinājušies. Tātad arī tāds īpaši, par ko uztraukties attiecībā arī par mūsu mazajiem uzņēmējiem, šeit vismaz mēs nesaskatām. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļu gada deklarācijām, kuras ir iesniegtas, un lielākoties ir tas iemesls, lai saņemtu atpakaļ. Šeit mēs redzam skaitliski, tātad cik ir iesniegtas deklarācijas, 532 000 ir iesniegtas deklarācijas, ļoti strauji aug arī šī noslodze mūsu, bet patīkami ir tas, ka šis gads izceļās, ka gandrīz puse no iesniegtiem ir beidzot caur elektronisko deklarēšanas sistēmu, kur ir gan kļūdas procents, līdz ar to var samazināties arī no mūsu cilvēciskajām kļūdām, gan no apstrādes, gan no ērtuma un tā tālāk. Un tas ir daudz, manuprāt, viena gada laikā, ja mēs plus 18% esam panākuši. Pieaugums deklarācijām ir ļoti būtisks, ir gandrīz 20%. Jāsaka, mūs tas pārsteidza, mazliet viņi nesagatavotus, jo tikai pašās beigās mēs arī sākām domāt, kādā veidā mēs varam atrisināt šo jautājumu, jo arī piesaistot papildus cilvēku resursus no citu funkciju veikšanas, mēs netikām galā. Un vienīgais glābiņš mums bija virsstundas, un jūs zinat, ka arī ierobežots ir atalgojuma budžets valsts pārvaldē. Tās arī mēs varam, likums nosaka, ka ir jāmaksā, bet mums ir tomēr jāvērtē, cik daudz mēs varam atļauties. Bet šobrīd vismaz mums šķiet, ka tas, kas ir saistīts ar termiņu, 3 mēnešu laikā izskatīšanu, lēmumu pieņemšanu, ka mēs esam tikuši galā. Tagad mēs būsim daudz gudrāki, jo noteikti arī uz nākošo gadu vēl pieaug šis skaitlis, un mēs jau saulēcīgi arī risināsim šos jautājumus par virsstundām, jo mums šķiet, ka tas ir labāks risinājums un lētāks arī no mūsu puses, nevis piesaistot regulāri cauru gadu papildu štata vietas. Uz atmaksām no šiem 430 000 deklarācijas, viņas uz atmaksām apmēram 80%. Tas ir tā proporcija cauru gadu, gan 13. gadā, gan, teiksim, arī šajā gadā. Tātad 80% no šīm iesniegtajām deklarācijām ir tiešām saistīts, tas iemesls ir ar nodokļu atmaksu. Šī tā statistika, dinamika, cik mums komersantu un kā mainās un kā nāk klāt, patīkam, ka joprojām mums pienāk klāt komersantu skaits, neraugoties uz to, ka mēs arī ierobežojam, apturam saimniecisko darbību un vienkāršo to likvidāciju veicam. Iedzīvotājs skaits, protams, mums nepieaug, bet tomēr komersantu skaits, viņš ir pieaugošā šī tendence. Attiecībā par nodarbinātajām personām. Šajā attēlā mēs esam mēģinājuši salikt visas fiziskās personas, tātad, kuras strādā tikai pamatojoties uz darba attiecībām, un tie ir 15. gadā ir nepilni 770 000, tas ir tas zilais stabiņš. Nākamais tie 56 396 ir tie, kas strādā mikronodokļu režīmā. Un zaļais 29 914 mums ir daļa fiziskās personas, kuras strādā gan darba attiecībās, teiksim, klasiskajā, gan arī mikronodokļu režīmā. Un kopā tie ir 856 000. Tātad arī šeit jūs redzat, ka ir šis pieaugums, ir pozitīvais. To, kas ir iesniegts saimā un šobrīd tiek vērtēts un skatīts, šeit mēs jums piedāvājam tā informācija, kas ir pēdējā mūsu rīcībā. Pieaugums 5,8, ja atceraties, teiksim, 4,5 bija pieaugums, un šeit atkal ir tie paši administrētie kopbudžeta ieņēmumi. Nenodokļu ieņēmumiem pieaugums ir 3,4,
ja jūs atceraties, šobrīd ir -5% pret plānu jau, un neizpilde, jo šeit ir tātad 15. gads un 16. gads, tātad mēs runājam par plānotajiem, nevis neizpildēm. Un, ļoti izaicinoši arī šis plāns jau ir, jo, ja atceraties sākuma slaidos, kad es rādīju tātad nenodokļu ieņēmumu plāna izpildu, un šobrīd jau nebija izpildīta, un tā bija izpildīta tikai par 90,4%, bet šeit jau ir plus 3,4 jau, teiksim, ne tikai to, ko mēs neesam izpildījuši, bet vēl plusā ir. Nodokļu plāns, tātad šeit ir 6% ir pieaugums pret šī gada plānu, bet mums ir izpilde 99,5%. Un tā, ja mēs paraugamies it sevišķi pievienotās vērtības nodoklim, kur mums ir izpilde 95,9, šeit ir tātad pret plānu plus jau 4,5. Šeit ir ļoti rūpīgi ne tikai valsts ieņēmuma dienestam, bet ir jāstrādā un mājas darbs ir visām citām arī ministrijām un iestādēm, tas, kas atbild par uzņēmēju darbību, jo bez ēnu apkarošanas pasākumu plāniem un tādiem saspringta režīma un tādā nevis 8 stundas un 5 dienas, bet vismaz 10 stundas un 6 dienas, kad valsts pārvaldē vajadzētu saņemties un strādāt un izpildīt arī tos pasākums, ko Finanšu ministrija caur premjeri piedāvās, jo ar ekonomikas ministriju, teiksim, ir ļoti daudz saistīti pasākumi, tāpat ir būvniecība, jo jūs zināt, ēnu ekonomikas apkarošana būvniecībā ir visaugstākā, vismaz pēc Saukas kunga pētījuma, un tur ir ļoti daudzas lietas, nemaz nerunājot par valsts un pašvaldības iepirkumiem, kas ir arī izaicinājums un kas ļoti liels īpatsvars, kas varētu palīdzēt šo ēnu ekonomiku mazināt. Tāpat tās, es zinu, satiksmes ministrijas saistībā par taksometriem šobrīd strādā aktīvi un veselai virknei tām ministrijām, kuras pārauga, uzrauga konkrētu tautsaimniecības nozari, vajadzētu ļoti rūpīgi parevidēt un kopā vienreiz saņemties, nešķirot, tas ir vienai iestādē vai iestādē, bet saprast, ka tas ir visas valsts uzdevums, mēs vairāk vai mazāk tomēr runājam par goda lietu, vai tiešām mēs beidzot nevaram saņemties visi vienkopus un labi padarīt kvalitatīvu šo savu darbu. Attiecībā par nodokļu parādu dinamiku jāsaka, vismaz šobrīd viņš ir apstājies un nepieaug, bet arī argumentu pamatojumu īpaši, teiksim, man jaunu nebūs, tas 1,5 miljards, kā viņš ir gandrīz, tā viņš arī turās, bet tajā pašā laikā, ja jūs apskatīsieties, tas mazākais stabiņš rozā iekrāsotais, tie ir tie aktuālie parādi, bet arī īpaši, teiksim, aktuālais parāds tātad ir, teiksim, tīri no laika, ja mēs skatāmies, bet reāli piedzenamie ir 139 tikai miljoni, un tas ir pat mazāk nekā 10% no visas parādu kopsummas. Iemesli, kāpēc nav ko piedzīt, arī mēs esam runājuši ar jums ļoti daudz, un es skatos, teiksim, jūs esat ļoti ilgus laiku arī strādājuši pie ekonomikas jautājumiem, un jūs arī esat iepriekš dzirdējuši, ka, protams, nav vispār ne aktīvu, ne kustamie, ne nekustamie, pret ko vērš šo piedziņu. Un tā ir tāda situācija šobrīd ir izveidojusies. No tiem 139 miljoniem, kas ir reāli piedzenami, tātad šeit mēs esam sagatavojuši arī tādu informāciju. Aktīvu piedziņu mēs veicam 123,35, tas nozīmē to, pret kuriem ir vērstu piedziņu, ir šie aktīvi. Ir noslēgti, ir 16 miljoni, gandrīz ir lēmums par labprātīgu izpildi, un to arī varbūt tās jūs esat pamanījuši kopš pagājušā gada rudens, ka ir tāda iespēja komersantiem par vecajiem parādiem vērsties valsts ieņēmuma dienestā un saistību grafiku, pareizāk sakot, sastāde, lai viņš var maksā viņš tekošos maksājumus un arī vecos parādus. Un papildus tam, bez tiem 139, kas veido lēmumus par labprātīgu izpildu un parādi, kuriem ir aktīva piedziņa, ir nodokļu atbalsta pasākums, vēl joprojām viņš vēl turpinās. Tur ir 7 miljoni, tiesiskās aizsardzības procesa 8 un termiņa pagarinājums 66 miljoni. Par mūsu tiesvedībām. Šeit arī jau kuro reizi es piedāvāju tātad 9 mēnešu rezultāti, kas vairāk vai mazāk liecina par
valsts ieņēmuma dienesta darba kvalitāti, jo tas ir tas ārējais novērtētājs, kādi ir mūsu lēmumi, vai viņi ir tiesiski, vai viņi nav tiesiski, vai mūsu administratīvā prakse ir atbilstoša normatīvajiem aktiem. Un šeit mēs redzam arī salīdzinot ar iepriekšējā gada 9 mēnešiem skaitliski ir pieaugušas lietas, bija 613, tagad ir 790, kurām ir galīgais spriedums. Bet šeit es gribu vērst uzmanību, tāpēc, kad ir jauni lēmumi un skaitliski ļoti daudzi parādījušies, tad, kad valsts ieņēmuma dienests aktīvi sāka risināt jautājumus ar ierobežojušiem pasākumiem. Tas ir amatpersonu papildus sots noteiktu laiku nodarboties ar uzņēmēju darbību, fizisko personu iekļaušana melnajā sarakstā, jeb riska sarakstā. Tās, protams, lietas ir, kas arī virzās uz, tiesvedības ceļā. Un tas arī šo apjomu. Viņas varbūt tās nav tās sarežģītākās, bet skaitliski viņas, protams, ir pieaugušas. Īpaši, ja mēs paraugamies uz, procentuāli, tad mēs tajā, robežās arī turamies ap 90, ap 85%, kā kuros, lēmumu veidos, bet, manuprāt, tā ir pietiekama augsta kvalitāte, lai neteiktu, kad mēs respektīvi neievērojam likumu vai neskatāmies iepriekšējos tiesu nolēmumus un savā darbā, neveicam korekcijas, ja tas ir nepieciešams. Ļoti labi nodokļu maksātāji šobrīd izmanto noslēgtās vienošanās iespējas. Tātad, ja pēc nodokļu kontrolas tiek papildus aprēķināti nodokļi, tad nodokļu maksātājs, ja viņš piekrīt pēc būtības, viņam ir iespēja inicēt noslēgt vienošanos. Un uzreiz gribu teikt, ka pēc tik būtiska atšķirība 14. gads pret šo gadu 9 mēnešiem, tāpēc, ka pagājušajā gadā mēs inicējām un Saeima pieņēma lēmumu, kad šo pēc vienošanās, jau šo summu, jo paliek pamat summa un 15% no nokavējuma naudas, iepriekš viņiem bija jāsamaksā 2 mēnešos, un tas bija pietiekami sarežģīti, šobrīd ir gada laikā. Un ar komersantiem tiekoties, viņi saka, ja būtu 2 gadu laikā, tad vēl mazāk ietu, līdz tiesvedībai, jo caur tiesvedību arī bezstrīdus piedziņas process, viņš paildzinās. Jo arī uzņēmēji, viņi vērtē un skatās tīri, šo naudas plūsmu un arī parādnieku reģistrā, lai neiekļūtu. Un pamainot no 2 samaksu uz šo gadu, jūs jau redzat, kāds ir skaitliski pieaugums, ja bija 86, tagad 291, ja tas ir 3 reizes, pat bišķi vairāk, 3,5 reizes, un arī summas ziņā ir būtiski. Tas nozīmē, gan nodokļu maksātājiem nevajag tērēt resursus advokātiem, juristiem maksāt, gan arī mums kā valsts ieņēmuma dienestam nevajag, mūsu resursus tiesām. Tā ir sadaļa, par kuru es gribēju painformēt par nodokļu ieņēmumiem, un pēc tam droši vien, ja jums būs jautājumi, es atbildēšu, un pavisam ļoti īsi arī es gribēju teikt, ar ko mēs tiešām esam gājuši tā mērķtiecīgi, un beidzot mēs varam teikt, kad, jā, mums ir atsevišķas lietas, kas mums noteikti viennozīmīgi samazinās mūsu izmaksas, ne tikai, naudas izteiksmē, bet arī laika ziņā. Mums ir izveidotas šobrīd 6 mūsu videokonferenču zāles. Viena ir šeit, šī ir vislielākā telpa, bez tā 2 vietās vēl atrodas šobrīd arī tāda iespēja. Tā ir vadības zālē, atsevišķi jūs esat uz preses brīfingu, esat bijuši arī aicināti, kur ir tāda iespēja. Un pilnīgi atsevišķi ir juridisko pirmstiesu strīdu izskatīšanas pārvaldē, arī ir izveidota videokonferenču zāle, un par cik mēs esam izskaistīti pa visu mūsu valsti, tad attiecīgi ir Kuldīgā, Valmierā un Daugavpilī pa vienai. Pats galvenais iemesls, kāpēc mēs virzījāmies, ir tiesas, jo uz tiesām pārstāv centralizēti no Talējas ielas strādājošie cilvēki. Un jūs zinat, ka bieži vien aizbraucot, pieņemsim līdz Rēzeknei, tērēts ir ļoti liels laiks, resursi, bet aizbraucot otra puse neierodās un tad tikpat skaisti brauc atpakaļ. Šobrīd tātad tiesas bija gatavas, mums nebija aparatūra, šobrīd mēs arī esam gatavi un kopš 12. oktobra iepriekš saskaņojot ar tiesu, mēs arī šīs lietas tagad vedam. Jau mēs esam strādājuši, kā šeit arī ir minēts,
Mums ir Liepāja, Jelgavā un Rēzeknē, mēs esam tādējādi no šejienes arī attālināti, tātad piedalījušies tiesas sēdēs. Un šobrīd arī risinam jautājumu ne tikai administratīvajās lietās, administratīvajās tiesās, bet arī krimināllietās. Bet viens no būtiskiem arī ir mūsu pašu darba organizācija. Ir viens tas, kas ir attiecībā uz nodokļu maksātāju konsultācijām, semināriem, kādas ir izmaiņas, neskaidri jautājumi, jo tomēr mūsu eksperti, kas ir tiešām eksperti, vairāk ir šeit Rīgā, Talējas ielā, bet nodokļu maksātāji ir visā mūsu valstī. Un arī šeit ir iespējas tātad tie, kas atnāk, mēs novadam šo semināru, mēs viņu ierakstam pēc tam brīvā laikā, tad, kad nodokļu maksātājs var to atļauties, viņš arī video noskatās mūsu mājaslapā. Darba sanāksmes arī, es domāju, ka jūs apliecināsiet, nav jēgas braukt uz šejienu, mēs attālināti arī pirmā darba sanāksme, mums pirmdien no rīta bija, teiksim, kur pieslēdzās mums videokonferences režīmā, mēs strādājām, bija Kuldīga, Valmiera, Daugavpils, kur mēs risinām arī darba jautājumus. Mums ir lielas laika izmaksas no mums līdz finanšu ministrijai. Mums ir ļoti daudz darba sanāksmes, ir sevišķi ekspertu līmenī, bet principā pusstunda ir līdz centram, pusstunda ir atpakaļ. Tā ir vesela stunda no 8 darba stundām. Un šobrīd arī mēs risinam ar finanšu ministriju, ka tās ekspertu sanāksmes mēs arī varētu, jo finanšu ministrija arī ir šāda apertūra. Nemaz nerunājot tas, kas ir saistīts ar starptautisko. Šeit tīri lūdzu vienkopus, lai, teiksim, tātad mums ir atkal papildus nākus viena informācija, kas ir atrodama mūsu mājaslapā. Un tās ir kvīšu grāmatiņas ar visiem tiem numuriem, kur nodokļu maksātāji var pārbaudīt. Bet ņemot vērā to, ka jau ir nācis klāt, lai būtu arī jums, teiksim, informācija vienkopus, ko tad var atrast tajā mūsu mājaslapā priekš tā nodokļu maksātāji, par reģistriem mēs runājam. Un šeit ir vienkārši uzskaitīts ar saikni, ko var atrast. Un pašās beigās arī tātad ar to 1. oktobru, ko es arī minēju, par reģistrēto kvīšu vienoto datu bāzi. Attiecībā par sadarbību pavisam ļoti īsi, protams, turpinām sadarboties. Ir šajā laikā, kopš iepriekšējās tikšanās reizes, mums ir 2 noslēgtās vienošanās. Vienas ir ar tabaks izstrādājumu ražotāju asociāciju, mēs esam parakstījuši līgumu. Otra ir ar Latvijas nodokļu konsultantu asociāciju. Bez tā visa mums ir arī ļoti labs un arī labas mācības ir bijušas un arī parādīja un ir iespēja izmantot analīzi no Bristoles uzņēmums, tātad mums ir noslēgts arī saprašanās memorands ar kompāniju šeit minēto, kas ir attēlā, tātad arī mēs jau esam bijuši pie viņiem, viņi mums ir stāstījuši, rādīja kādas analīzes rīku saistībā ar nelegālo, teiksim, tabaku, kā identificēt cigaretes un visu šīs lietas jau ir apmācījuši un arī mums sniegs atbalstu tīri informācijas aprits jomā par nelegālo. Esam beidzot sākuši tā un esam saklausīti arī no Rīgas centrāla tirgus administrācijas, kura arī ir gatava reorganizējoties, izdalot atsevišķu struktūru vienību, kur mēs arī risinam jau konkrētas lietas, kādu informāciju arī viņu resursu ietvaros viņi iegūs un mums nodos. Un no starptautiskās tādas nozīmīgākās mums ir 2 ir ar Gruziju, viens ir, kas ir saistīts ar finanšu policijas darbu un ar informācijas apmaiņu, un arī, teiksim, ar tiesisko palīdzību. Un otrs ir ar Gruzijas valsts ieņēmumu dienestu, ir informācijas apmaiņa, ir līgumi, ir noslēgti, kas mums arī, jo ar Gruziju mums ir pietiekami daudz darījumu partneri, un šobrīd tātad ir izveidojusies radīta iespēja ātrāk šo informāciju iegūt arī no Gruzijas. Mēģinam arī ar šīm augstskolām, jo īpaši mēģinam meklēt, uzrunāt mūsu potenciālos darbiniekus. Mums ir tāda, teiksim, politika, ka šogad mēs rudenī runājam ar pēdējā kursa studentiem un mēģinam viņiem stāstīt, ka viņiem ir jānāk un jābūt patriotiem mūsu valsts pārvaldē, jāstrādā un vislabākā iestāde no valsts pārvaldes ir valsts ieņēmuma dienests. Interese ir, es ceru, ka, teiksim, vēl uz pavasari, un mēs esam apsolījuši arī, ka mēs praksēs ņemsim pie sevis, lai viņi saprot tie bērni, vai viņiem tas patīk, nepatīk, lai viņi atrod to īsto savu darbiņu, tad, protams, mēs turpināsim tā mērķiecīgi strādāt ar šīm augstskolām. Ir tāds viens arī patīkams noslēgumā no manas sakāmā, ir, kad ir pēdējais, teiksim, publikācijā
kas ir ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, ir par nodokļu administrācijām runājot, ir mūsu valsts ieņēmuma dienests ir 6 stratēģiju valstī pasaulē atzīto sešaniekā ir tikusi. Tātad, kā labās prakses piemērs ir pieminēts, un es domāju, ka tas ir ne tikai mums, bet arī mūsu valstī ir ar ko lepoties. Tas bija no manas sadaļas, un tad es došu Kasparam. Mainamies, jā. Kā jau kungs tagad kā dziļāk varbūt atsevišķi tieši par savu jomu, par noziedzības apkarošanu, gan valsts ieņēmumu jomā, un tad ir jautājumu un intervijas šo tā. Jā, labdien visiem. Tādas ļoti lielas karstas sensācijas laikam šodien nebūs, bet milzīgu darbu esam izdarījuši jau iepriekš ierosinātajās krimināla lietās par organizēto noziedzību un arī dažādas iekšējās struktūrālās reformas vidā veikuši, lai mazinātu korupcijas riskus un arī mazliet tā ciešāk piegrieztu grožus iespējamībai, ka mūsu darbinieki paši palaiž rokas. Tāpēc es izstāstīšu par progresu jau esošajās smagajās lietās un arī par organizatoriskiem jautājumiem vidā. Kā es minēju, tad būtiski šogad esam pārkārtojuši visu korupcijas novēršanas un apkarošanas jomu vidā. Mēs esam nostiprinājuši vienā struktūra vienībā Finanšu policijā iekšējā drošībā gan novēršanas jautājums, gan arī korupcijas apkarošanas un izmeklēšanas jautājums. Tāpat mēs esam visā mūsu lielajā vidā, zinat, cik mēs esam liels un kādas mēs daudz darbus darām, identificējuši visus korupcijas riskus, novērtējuši viņus attiecīgi pēc nozīmīguma un riska pakāpes, un katram riskam pretī esam izstrādājuši arī pasākums plānu, lai mazinātu šos riskus. Tāpat atsevišķi ir izstrādāts pasākumu plāns, lai uzlabotu situāciju uz austrumu robežas. Tur ir gan organizatoriski pasākumi, gan arī dažādi tehniski rakstura pasākumi, gan arī tādi mērķtiecīgi pasākumi uz konkrētām jomām. Tad noslēguma fāzē patreiz atrodas jau testēšanā atsevišķa datu bāze, datu sistēma, kas dos iespēju iekšējai drošībai padziļināti analizēt mūsu darbinieku ienākums, izdevumus, saistības ar dažādām personām. Pirmkārt jau preventīvi apzināt iespējamos korupcijas riskus vai kaut kādu pārkāpumu riskus, un arī, protams, lai pieķertu viņus negodprātīgā rīcībā. Tad būtisku darbu esam arī paveikuši, lai mūsu informatīvās sistēmas, kā jūs zinat, vidam ir ļoti daudz dažādas datu bāzes, tā skaitā valsts nozīmes datu pārraides sistēmas, lai šīs sistēmas būtu drošas, lai mēs varētu datus nosargāt, un tāpat tās arī esam strādājuši ražīgi, lai neļautu mūsu darbiniekiem šo informāciju no datu bāzēm izgūt personīgām vajadzībām un, pasarg Dievs vēl viņu izpaust trešajām personām. Gan novēršanas ziņā, lai tāda iespēja nebūtu darbiniekiem, gan arī esam pieķēruši un attiecīgi sodījuši darbiniekus, kas to ir darījuši. Tāpat tās arī turpinām aktīvi sadarboties ar Knābu un sniedzam gan viņiem atbalstu, gan arī viņi palīdz mums cīņā, lai mazinātu korupcijas riskus un arī apkarot korupciju. Šeit pavisam īsi skaitliskie rādītāji, kā redzat, viņi būtiski neatšķirās no pagājušiem gadiem. Tie cipari par 9 mēnešiem, plus mīnus viņi tā paši arī uz gada beigām plānojās būt gan par atklātiem grupējumiem, gan par uzsāktiem krimināla procesiem un arī krimināla vajāšanai. Te ir gan muitas policijas joma, gan arī finanšu policijas joma kopējie skaitļi. Šī ir te viena no lielajām, smagajām, apjomīgajām krimināla lietām, kur mēs jau informāciju presē sniedzām. Izmeklēšana krimināla lietā bija ļoti ilgstoša, un vizuāli šeit var redzēt, kā izskatās krimināla lietas apjoms, lai saprastu,
cik ilgi un kādēļ bija nepieciešams tāds laiks, lai šo lietu nosūtītu kriminālu vajāšanai. Tad pret 33 personām fiziskajām ir gūti pierādījumi, lai saukt pie krimināla atbildības, un 22 uzņēmumi iesaistīti. Redzat, kāds zaudējums valsts budžetam nodarīts, tad, kā minēju, šī lieta ir prokuratūrā arī milzīgs šeit šie uzņēmumi bija ļoti dažādās jomās. Mēs viņu nesaistījām ne ar vienu nozari, gan vairumtirdzniecība, gan dažādi uzņēmumi. Nebija tā, ka viens liels uzņēmums, kas izmantoja šos pakalpojumus un radītu šos milzīgos zaudējumus budžetam, tad vairāk tādu vidēju līmeņu uzņēmumu pēc savu apgrozījumu. Redzat, tad 103 sējumi, katrā pa 350 lapām, kurai katrai ir kaut kāda nozīme šai krimināla lietā, lai būtu pierādījuma kopums. Jā, tad šis te uzsāktais 14. gada beigās krimināla process degvielas tirdzniecības jomā, kur jūs jau diezgan precīzi žurnālisti izvirzījāt versijas, par kur uzņēmumu varētu būt. Runa nosaukumu, es atļaušos tomēr lietot virsrakstu degvielas tirdzniecības jomā. Paveiktais šī lietā līdz šim brīdim, 15 gadam, tad, kā redzat, kases aparātu izņemtie rullīši 900 kopā samērot ir 40 kilometri. Tad jūs saprotiet, lai šos te rullīšus visus apskatītu, lai rezultātā sarēķinātu valsts budžetam nodarītos zaudējumus, tas tikai viens no pierādījumiem, kas ir jānostiprina, un kādēļ ir, varbūt tās nav tik ātri, kā mums arī pašiem gribētos, šī lieta neiet uz prokuratūru. Bet arī par nākamām lietām, smagajām, apjomīgām, ko es stāstīšu, tad mūsu tas galvenais finanšu policijas uzstādījums ir šīs lietas dabūt līdz prokuratūrai, jeb nosūtīt kriminālu vajāšanai, juridiski precīzi runājot, 22 mēnešos, lai būtu iespējas sūtīt šīs lietas kriminālu vajāšanai ar arestiem, lai risinātu mantiskos jautājumus, tātad, lai varētu atlīdzināt zaudējumus valsts budžetam. Šis ir tas prioritārais uzstādījums, uz ko mēs ejam, tā skaitā šīs lietās, par ko es jau tagad stāstu un stāstīšu tālāk. Atceraties, bija milzīga summa, aptuveni 2 miljonu eiro skaidrā nauda arestēta, atzīts 8 personas par aizdomās turamām. Tā, būvniecības nozarē lielais krimināla process, kas bija ierosināts arī 14. gadā, kopā tātad bija 3 krimināla procesi, zaudējums valsts budžetam bija aptuveni 11 miljoni, kas ir izdarīts. 9 personas ir atzīts par aizdomās turamām, viena no šīm personām pārkāp drošības līdzekli un šī te naudas summa 20 000 ieskaitīta valsts budžetā. Un tātad gada laikā viņa ir izdarījusi atkārtoti līdzīgi raksturu noziedzīgu nodarījumu. Bez tam viena no šiem 3 krimināla procesiem ir izdalīta vēl 2 krimināla procesi, kas ir nosūtīti ne ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem saistīti noziegumi 2 ir atklāti. Un šīs te augstākā līmeņa personas, kas šai grupējumā darbojās, ir saukts pie krimināla atbildības. Tad aktīvi turpinās sadarbība ar 6 valstīm, lai nostiprinātu pierādījumus, kā ir kustējusies nauda, kā ir bijuši šie fiktīvie darījumi. Un šogad plānojam arī vēl vienu epizodi sūtīt kriminālu vajāšanai uz prokuratūru par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Lielā apjomīgā hašiša lieta, par kuru stāstījām par atklājumu šī gada aprīlī, arī redzat šeit, lai raksturotu to apjomu un darbietilpību, esam šeit uzskaitījuši, cik darbinieki iesaistīti kratīšanās, bet pats būtiskākais tas, kad mums ir izdevies pabeigt šo te vielu ekspertīzi, kas ilga vairāk kā 5 mēnešus,
Un principā var teikt, ka, jā, ka tas apjoms, kas arī bija pieļauts sākumā, ir plus mīnus tāds, vairāk kā tonna. Jā, šeit milzīgi darbu veica tieši muitas laboratorija, paldies muitas kolēģiem. Un, jāsaka tā, īsā laikā, 5 mēnešos, mēs visu šo te lielo daudzumu esam aprakstījuši, un šī ekspertīze ir pabeigta. Bet bez tam vēl turpinās arī daktiloskopiskās ekspertīzes, DNS ekspertīzes, kā es minēju, lai gūtu pietiekamu pierādījumu kopumu, lai prokurors droši varētu iet uz tiesu. Gada vidū mēs nosūtījām arī vienu no skaļajām lietām krimināla vajāšanas uzsākšanai pret 3 personām par kokaīnu kontrabandu, kur bija, atceraties, vairāk kā 5 kg kokaīna, kur persona 14. gada beigās autobusā ieveda šīs te narkotiskās vielas pret 3 personām krimināla vajāšana bija gada vidū. Tad arī atceraties skaļā lielā lieta par Lietuvas pilsoni, kurš savā ķermenī ieveda narkotiskās vielas kokaīnu. Un šī lieta arī šī gada vidū ir nosūtīta krimināla vajāšanas uzsākšanai prokuratūru pret 4 kontrabandas organizatoriem un izpildītājiem. Un vēl arī sadarbībā ar Somijas kolēģiem turpinās izmeklēšana par vienu Somijas pilsoni par citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Tā. Šī ir šogad uzsāktā krimināla lieta par milzīgu daudzumu kontrabandas cigaretēm, vairāk kā 32 miljoni. Šeit jāsaka, ir vēl sākotnējā izmeklēšanas stadija, un aptuvenais kaitējums varētu būt valsts budžetam kā 4 miljoni nesamaksāto nodokļu veidā, ja šīs cigaretes tiktu realizētas. Tā kā šeit aktīva izmeklēšana arī turpinās uz doto brīdi. Pavisam nedaudz un īsi par organizētās noziedzības tendencēm muitas noziegumos un finanšu noziegumos. Viena liela daļa no tām tendencēm viņas jau saglabājās arī līdzīgi kā iepriekšējos gados, kad par attiecīgo samaksu vai pie attiecīgiem apstākļiem, kad cilvēks nonāk kaut kādās problēmās, grūtībās, viņš ir gatavs uzņemties kriminālu atbildību, lai neizdotu savus darba devējus, ja tā var teikt, jeb patiesos labumu guvējus un organizators. Pēc riskanto komersantu sarakstu ieviešanas arvien vairāk mēs redzam, kad fiktīvie uzņēmumi tiek pārreģistrēti uz 3. valstu personām, ar kurām mums ir grūtāk strādāt, un tas darbs ir ilgāk darāms, lai sazinātos ar konkrēto valsti un nostiprinātu pierādījumus. Grupējumi ir kļuvuši mobilāki, par cik pārvietoties nav nekāda problēma, iespējas pa visu Eiropu, līdz ar to arī grūtāk viņus atrast. Būtiski ir pieaudzis pasta sūtījumos daudzums, kuros tiek pārsūtīts narkotiskās vielas, un šeit īpaši es gribētu vērst, kad uzmanības to, ka ļoti daudz jaunieši iesaistās šīs te pasta sūtījumu saņemšanā, un tā nav laba tendence, un mēs rūpīgi tam sekojam, un daudz krimināla procesa ir uzsākti ne tikai pret tiem jauniešiem, kas saņem to pasta sūtījumu, bet arī pret tām personām, kurām viņi nodod tālāk, un kas jau pēc tam gūst to lielo peļņu. Tātad arī pie krimināla atbildības tiek saukti šie jaunieši, diemžēl, par iesaistīšanos šo te narkotisko vielu izplatīšanā. Tā kā, jādomā laicīgi. Papildinot Kaspara sacīto par jauniešiem, ja atceraties, mēs kādreiz stāstījām arī par fiktīviem šiem darījumiem, kad ir, teiksim, vai tie, kas nav konkrēti dzīves vieta, patversmēs dzīvojošie vai citu valstu. Diemžēl šis gads izceļās ar to, ka fiktīvos uzņēmumus veido jaunieši, vidusskolnieki, teiksim, pēdējās klases, un tad
pastrādāt, teiksim, uz viņiem ir reģistrēta uzņēmuma 1-2 mēneši, droši vien kaut ko viņi par to saņem, tad ir šie lielie darījumi, kurus mēs mēģinam notvert, pārtvert, lai nekādu labumu negūst. Un tad, teiksim, tiek pārģistrēti šie uzņēmumi. Tā kā, acīm redzot, arī no jums mēs lūgtu, mazliet aktīvāk iesaistīties ne tikai, teiksim, mums kā valsts ieņēmuma dienestam, bet arī sabiedrībai, vecākiem, skolotājiem stāstīt, ka tās sekas, to savu biogrāfiju, CV sasmērēt ir ļoti, ļoti viegli. Jā, nevar būt, pavēlt ir tikai siers, peļus lazdā, ja tam jaunietim piedāvā saņemt šo pastu sūtījumu pa kaut kādu nelielu samaksu, ir jāizdomājās, ka nevar būt tā, ka tur kaut kas nav tīrs, jāsaprot ir, ka vienkārši tāpatās atlīdzība nepiedāvā, lai aiziet uz pastu. Tad vēl viena no tendencēm, kad narkotika kontrabandā iesaista Latvijas valsts piederīgos, kas dzīvo ārvalstīs, tas arī, lai apgrotinātu mums šo darbu, un grūtāk būtu tikt līdz šīm te personām. Kā jau zināms, Latvijas geogrāfiskais stāvoklis kartē ir tāds, ka arī Latvija izmanto kā tranzītu valsti gan narkotiku, gan akcijas preču pārvietošanā uz Eiropu, gan caur ostām, gan arī par cik mums ir robeža ar Krieviju, Baltkrieviju. Jā, sarežģīts naudas plūsmas, šis nav mainījies, tas arvien izplatītāks paliek, lai slēptu patieso labumu guvēju izcelsmi. Arvien biežāk redzes lokā nonāk personas, kas jau iepriekš ir bijušas sodītas par līdzīgiem noziedzīgiem nodarījumiem. Es jau minēju vienu piemēru vienā no lietām. Pārdomātāk slēpšanas veidi, par to, ka slēpj oglēs un kur praktiski ir ļoti grūti muitniekam izsakot un pārbaudīt vispār tāpatās dažādi jauni veidi, kā slēpt. Vēl viena tendence, kas šeit nav minēta, ko mēs esam burtiski šogad ļoti mums ir apgrūtinājusi. Tā, protams, nav noziedzības tendence, bet, teiksim, aizstāvības taktika izvēlās ļoti tādu agresīvu un uzbrukošu formu izmeklētājiem ar dažādu veidu sūdzībām. Tiek algoti daudzi advokāti, kas vienkārši to vien dara, kā raksta formāls sūdzības, un mums ir dažas lietas, kur mūsu krimināla lieta ilgāk atrodas prokuratūrā uz pārbaudi nekā pie izmeklētāja izmeklēšanā. Šī ir tā taktika, ko izvēlās aizstāvība, vienkārši rakstot sūdzības par katru izlaisto komatu, vai pat tur nav izlaista komata, vienkārši izvirzot dažādas teorijas, izdomājumus un dažkārt pat pieļāva formā, vienkārši tādā veidā velkot izmeklēšanu. Tā kā ar to arī ir no apjomīgām lietām ir dažas lietas, kur vienkārši viens izmeklētājs to tik vien dara, kā izskata sūdzības un gatavo uz viņiem atbildes. Ilustratīvi mūsu spēku struktūra, finanšu policijas, muitas policijas resursi, darbinieku skaits. Paldies mūsu vadībai. Mēs papildus finansējumu necik neesam dabūjuši budžetā, bet esam raduši iespēju papildus štata vietas iedot finanšu policijai, muitas policijai uz mūsu iekšējiem resursiem. Tā kā pakāpeniski šīs štata vietas aizpildīs, un tas arī nākamā gadā noteikti dos kaut kādu rezultātu pieaugumu. Jā, un arī 14. 15. gadā mēs nekādu īpaši papildu finansējumu no budžeta neesam dabūjuši, bet esam raduši iespēju mūsu vidbudžeta ietveros ieguldīt līdzekļus mūsu darbinieku spēku struktūru, darbinieku izglītošanā. Šeit ir uzskaitīts daudz dažādas mācības, tā skaitā arī ārvalstīs. Esam izglītojuši savus darbiniekus, jo tas krīzes periods, kas bija iepriekš, kad vairākus gadus mēs vispār nemācījām savus darbiniekus, tas, protams, ir atstājis sekas, un tāpēc liels prieks, ka mēs varam savā budžetā atrast naudu un apmācīt darbiniekus, lai viņi tiek līdz tām noziedzības tendencēm. Un, protams, arī stiprinājuši pēdējos gados mūsu tehnisko aprīkojumu, tehnisko nodrošinājumu, lai tiktu līdzi noziedzīgai pasaulē un spētu atklāt viņu rafinētās metodas un dažādas tehniskos paņēmienus. Paldies! Paldies, tātad man par sniegto informāciju un visiem par izturību. Tas
ir tiešām galvenie, ko vēlējām pateikt. Vai ir kādi individuālie jautājumi šobrīd radušies? Ir tā to vai? Jā, lūdzu. Atgriezīšos 17. slaidā par iedzīvotāju ienākumu nodokļu apmaksu. Šobrīd par 13 miljoniem eiro pieaugstās summa atmaksātā 9 mēnešos, kas ir tas kāpums daudz straujāks nekā iepriekšējos gados. Es pateikšu priekšā, kāpēc jautājumu, vai tas ir saistīts ar to, ka tos miljonus ir paņēmuši lielo algu maksātāji, kam alga ir bijusi virs 46 000, un viņi tās paņem atpakaļ kā pārmaksāto sociālo nodokli. Tas ir tāds nodoklis. Varbūt tas, lai nesanāk tā, ka es vienu pati runāju, un man ir vesela vieta, man ir vietniece nodokļu administrēšanā, lūdzu, Dacilē. Jā, labdien, Dacilēkā. Tas, ko jūs jautājāt, tās ir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tātad, kuras tika atmaksātas šiem, tā kā jūs sakat, lielo algu saņēmējiem, bet šo atmaksu veic valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Un tas, kas ir 17. slaidā, tā ir tikai iedzīvotāja ienākuma nodokļa atmaksa, tātad tie ir attaisnotie izdevumi par veselību, par izglītību, tātad par šīm te lietām. Vai arī tādā gadījumā, ja cilvēks, teiksim, visu gadu laikā nav piemērojis pilnu neapliekumu minimumu, tad viņš izvēlās izsniegt gadu ienākumu deklarāciju saņemt atpakaļ. Tātad iedzīvotājs jau saņem mīnus iedzīvotāja ienākumu nodokļu, teiksim, pašu nodokli, un to starpību tikai no valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pārmaksātās summas. Mēs izglītojam cilvēkus. Tas iznāks rītā oktobrī, bet izlasīt to pirmajās novembra dienās. Tāpēc lūgumiņš, kāds tad ir tas apkopojošais iespējas par 10 mēnešiem, tad tie nodokļi ieņēmumi, attiecīgi neieņēmumi, tad tā arī līdzi, ja tur bija 9 mēnešos kaut kāds mīnus 55, tad būs mīnus 17 vai kaut kas vēl ir gaidāms gada beigās, līdz lēkt. Mūsu pēdējās apkopotās prognozes uz šodien dienu ir jāsaka tā, ka mīnusiņš mazlietiņ valsts administrēto budžetu kopsumā pieaugs, bet viņš nepieaugs vairs tik strauji, kā tas bija pagājušais mēnesis, septembris. Varētu būt teorētiski kaut kādi 2-3 miljoni mīnusā. Un tas ir tas pats atkal pievienotās vērtības nodoklis. Jo līdzīgi tāpatās, kā es teicu, lauksaimniecības pārstrādātāji un graudkopji, līdzīgi tāpatās arī oktobrī, ir tā sezonalitāte, kad viņiem ir šīs atmaksas. Jo vēlreiz gribu vērst uzmanību, mēs nemēģinām pilnīgi neko iesaldēt, mēs mēģinām visu maksimāli ātri, lai mēs varam atdot to naudu, kas pienākās. Mazlietiņš šaubas mums šobrīd ir par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, bet tie ir, teiksim, nevis lieli miljoni, bet mazlietiņi. Bet tas ietekmē nevis, ka plānu mēs nevarētu izpildīt, bet šobrīd iekrīt pēdējā mēneša diena sestdienā. Un likums atļauja, teiksim, iekrīt brīvdienā, tad samaksāt nākošajā darba dienā, pirmajā. Un ņemot vērā, ka valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām likumā nav viens konkrēts datums, kad ir jāsamaksā, bet ir slīdošais, tad bieži vien, vismaz mūsu prakse liecina, ja iekrīt brīvdienās, tad samaksā nākošajā, un tad varētu būt, ka viņš aiziet uz novembri. Bet no budžeta puses, tad tā kā tik straujas mīnus, tā kā bija, paldies Dievam, vismaz šobrīd mūsu prognozes neliecina, ka varētu kaut kas tāds turpināties. Kaut kas jā. Akcijas iet labi. Bet akcijas mums ļoti, teiksim, glābi un iet uz augšu. Jā, visu diemžēl gribētu, bet nevar stāstīt, bet cerības joprojām ir un tur ir pozitīvs progress tādā virzienā. Mēs strādājam ar ārvalstu kolēģiem un es diezgan droši esmu pārliecināts, ka vajadzētu būt visam kārtībā.
Vēl nav, viņš vēl ir meklēšanā, bet pēdas ir saostas. jā, tā varētu. Lietiņa arī par ekonomisku attīstību valstī tā. Pavasarī bija tāda datums, ka bija jāsamaksā 50 eiro uzņēmumiem, kuri nebija ekonomiski aktīvi, un tad jāizdomā, ko viņi turpmāk darīs. Tad ko tad uzņēmumi ir izdomājuši un ko ieņēmumu dienestas tad izdomājis saņemt, ja saņem, tad labi, bet ja nesaņem, tad tos uzņēmumus kaut kā virzīt uz likvidāciju vai labēc, ka viņiem ir parādi vai vēl kaut kā rīkoties. Patiecībā, jā, kā jūs teicāt, tad ir šī likuma norma, ka kaut arī uzņēmumam nav bijusi aktīva saimnieciskā darbība un netiek sarēķināts nodoklis, tad ir šie 50 eiro minimālais maksājums, kas tomēr ir jāsamaksā. Neskatoties uz to, ka mēs jau pagājušā gadā ļoti daudz runājām, stāstījām uzņēmumiem, arī fiziskajām personām, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, tātad kā šāda norma būs spēkā, ka šogad būs jāmaksā šie 50 eiro, lai saulaicīgi jau slēdz saimniecisko darbību vai likvidē savu uzņēmumu kādreiz dibināto vai nu zemnieku saimniecību vai sijā. Viena daļa to izdarīja, viena daļa, protams, tad, kad saņēma no valsts ieņēmuma dienesta atgādinājumu par šādu 50 eiro maksāšanu, bija nepatīkami pārsteigti un tikai tad to sāka darīt. Lēnām šī lieta sakārtojās, uzņēmēji tie, kuri ir sapratuši, tātad, jā, viņš tiešām nenodarbosies ar saimniecisko darbību, tātad paši šos uzņēmumus arī likvidē. No mūsu puses mēs, protams, neveiksim nekādas darbības, lai šos te uzņēmumus likvidētu, jo tad šī likvidācija noteikti būtu tātad uz valsts rēķina. Bet jebkurā gadā... Mums bija paredzēts budžetā no šī pasākuma nauda diezgan liela. Tur jūs esat analizējuši, cik ir ienākums no tiem 50 eiro. Mums budžetā bija plānota nauda. Jūs domājat, iedzīvotāju ienākumu nodoklī, teiksim, plānotajos? No šiem uzņēmējiem, kam nāksies samaksāt tos 50 eiro, ja gadījumā viņiem nav bijis saimnieciskā darbība. Nē, šobrīd mēs vēl līdz galam, mēs neesam izvilkuši, teiksim, bet, protams, mēs to varam, tos 50. Viņš sadalās gan iedzīvotāju, gan uzņēmēju ienākumu nodoklī. Bet ir Dace stāstīt, teiksim, par to sadaļu, kas ir, brīvprātīgi stāstot un kuri tāpat tās ir atsevišķi nodokļu maksātāji, izmantojot caur EDS, pie kuriem mēs mēģinām vērsties, ka viņiem ir jāsamaksā tie 50. Jo likumdevējs ir paredzējis, ja viņš to nesamaksā, tad ir, teiksim, šī visa, teiksim, bezstrīdus piedziņa, administratīvā sodīšana par, teiksim, nesamaksāšanu, visu šīs darbības. Šobrīd, ņemot vērā, kā es arī pašā sākumā teicu, iedzīvotāju ienākumu nodokļu atmaksām, tad mēs bijām koncentrējuši, lai pēc iespējas izpildītu tos 3 mēnešus un atmaksātu izvērtētās deklarācijas, un tagad ir cilvēki ķērušies tīri, teiksim, revidējumi ar atgādinājumiem, un tādā uzstājīgākā režīmā ir. Un tad, kad noslēgsies gads, tad arī, protams, mēs arī izvilksim, cik tie 50, teiksim, eiro maksātāji bija, kas ir samaksājuši un cik daudz tā summa ir. Bet šobrīd mēs nevaram. Ja ir vajadzīgs, protams, mēs arī varam atlasīt, bet varbūt pagaidām gadu. Jā, Zednekungs, es atvainojos, jau pirms tam bija pieteikts. Ināsko, jūs savās veicā pieminējāt taksometru nozari, vai jūs varbūt varat vairāk noraksturot, kas tur notiek, un jūs esat ķērušies jau plaši šīs nozars pārbaudēm vai kā? Nē, redziet, teiksim, ja mēs runājam par taksometru nozari kā tādu, mēs bijām ļoti nopietni ķērušies kādus 3-4 gadus atpakaļ. Arī publiskajā mums mēģināja iesaistīt kaut kādos tur karos savstarpēji grupējumos, ka mēs tur vienu lobējam vai otru, bet jau tos 3-4 gadus atpakaļ mēs gājām, teiksim, pēc mūsu analīzes sistēmām visiem taksometru firmām cauri, gan ar tematiskajām pārbaudēm, gan ar nodokļu auditiem. Un tad mēs sarēķinājām. Nodokļu auditos mēs veicām šos uzrēķinus, izmantojot netiešās metodas. Tas nozīmē izšķirstot dokumentus, tur it kā viss bija kārtībā, bet ka paskatoties, pieņemsim, spidometros, cik viņi ir nobraukuši un arī to pašu degvielu, mēs mēģinājām matemātiski sarēķināt, cik varētu būt neuzskaitītie šie kilometri un arī attiecīgi stundas, lai varētu to nobraukt, kādas ir šīs darba algas un nesamaksātie šie nodokļi. Šobrīd mēs nevaram teikt par nevienu, teiksim, gadījumu, kurš ir aizgājis līdz galīgiem tiesas spriedumam, vai mūsu metodoloģija ir pareiza vai nē. Paralēli tam visam mēs arī risinājām jautājumu, arī es pati, man liekas, 2 reizes tikos ar Rīgas satiksmes biroju,
departamentu, kur mēs arī runājām par licencēšanu kā tādu, jo tas bija tas brīdis, kad vēl iedzīvotāju ienākumu nodokļu administrēšanā bija iesaistījusies arī, teiksim, pašvaldības kā tāds. Mēs arī varējām, tas, kas ir saistīts ar iedzīvotāju ienākumu nodokli un algas nodokļu ir tai skaitā, mēs varējām sniegt informāciju, viņi varēja vērtēt par licences anulēšanu vai apturēšanu. Un arī tad bieži vien arī Rīga to izmantoja, bet tad mēs paskatījāmies, ka tie paši tikai ar citu nosaukumu atkal reģistrējās uzņēmumu. Mēģinājām ar viņiem risināt šos jautājumus, jo vienīgais, ko nozare saskatīja, lai viņiem atļauj kā pašnodarbinātajiem nodarboties ar šo biznesu. Citi, teiksim, modeļi no viņu puses neizskanēja. Šobrīd saistībā ar ēnu ekonomikas apkarošanas, teiksim, visu to pasākumu plānu projektu, kas ir, es zinu, un arī atsevišķās epizodēs iesaistās arī mūsu pārstāvi no valsts ieņēmuma dienesta satiksmes ministrija šobrīd skrupulozi ķērusies, lai sakārtot šo nozari. Gan tas, kas ir saistīts ar licencēšanu, gan, teiksim, tas, kas ir saistīts arī ar nodokļu režīmiem. Es ļoti ceru, ka tuvāko, teiksim, mēnesis, 2 laikā arī satiksmes ministrija nāks klajā ar savu piedāvājumu. Jo tad, kad mēs arī runājām šodienas prezentāciju par ēnu ekonomikas apkarošanu, tad es arī minēju, ka satiksmes ministrija, viņi ir sapratusi, ka tas ir viņu, teiksim, mājas darbs, kas ir kopīgajā šajā ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumā, viņu artavu, kas ir jāliek iekšā. Šobrīd konkrētus, teiksim, likuma projektus mēs vēl kā valsts ieņēmuma dienas neesam redzējuši. Ja? Ir arī iestrādes un meklējumi saistībā par, teiksim, dažādiem tehniskajiem rīkiem, ko vajadzētu kā obligāti, bet šeit ir atkal ir šī izvērtēšana, kas ir vajadzīga, kāds ir šis sloks, kādas ir izmaksas, jo viens ir Rīga, bet mēs zinām, ka arī laukos ir vajadzīgs šis taksometru pakalpojums, ja, jo sabiedriskais transports ir tāds, kāds ir, un vienmēr, teiksim, sevišķi vakar stundās var tu nokļūt mājās. Tāpēc te ir, tāds tīri, teiksim, vērtēšanas vēl jautājums. Šobrīd kaut ko tādu reāli piedāvāt manā rīcībā nav. Aģentūra Lenteņš. Man ir viens tāds jautājums par nākamā gada plānu projektu. Ņemot vērā šī gada izpildi, vai jums nešķiet, ka tas ar gandrīz 6% ieaugums ir arī pārāk optimistisks plāns? Šobrīd pēc pieredzes, kā ir visas ministrijas un valsts iestādes iesaistās šīs ēnu ekonomikas apkarošanas jomā, es domāju, ka tas ir optimistiski, bet es ceru, ka panāks premjere, kad visi mēs iesaistīsimies un izdarīsim savu mājas darbu. Ja mēs sasparojamies visa valsts pārvalde, un arī sabiedrība iesaistās aktīvi un nepieņem šo nodokļu nemaksāšanu par normu, tad es domāju, ka to var ne tikai, teiksim, tos 6% arī vairāk mēs varam izdarīt. Jo ir arī iestrādes normatīvos aktos, bet ir atkal, teiksim, vai šie normatīvi akti tiks pieņemti un būs, jo pieņemsim tie paši kases aparāti, arī par ko Kaspars minēja, ko mēs esam iepriekš stāstījuši, un tie nav tikai tie gadījumi, kas ir caur kriminālu procesu, teiksim, risinām jautājumu, bet arī administratīvā procesa ietveros risināmās lietas, identificētie gadījumi, iejaukšanās kases aparātos, tie apjomi ir milzīgi. Ja šo jomu mēs sakārtotu, kaut vai līdz gada vidum, ja, tad arī šie ieņēmumi vairs mēs nerunātu, kad ir optimistiski tas plāns ir sastādīts. Bet strādāt vajag ļoti nopietni, lai varētu to izpildīt. Jā, no tevi ziņā, Monti, vēl atkāpjoties no šodienas tēmas, sakiet, vai Kravai kunga disciplinārā lietā ir kaut kas pavirzījies uz priekšu un kāds lēmums pieņemts? Nē, viennozīmīgi lēmums nav nekāds pieņemts, tāpēc, ka 30 dienu laikā ir jāpiedāvā šai komisijai. Vienīgais informācija, Kravai kungs bija vērsies, prasīja 5 dienas papildus termiņu, lai sagatavotu paskaidrojums uz komisijas uzdotajiem jautājumiem. Un ņemot vērā, ka, diemžēl, bet visa šī informācijas apmaiņa, kas mums notiek, ir caur pastu, un jūs zinat, pēc administratīvā procesa likuma, tas ir ieliekot pastā, 7. diena tiek uzskatīts, kad viņš ir saņēmis. Tā kā visticamāk arī tīri nevis no mūsu, bet arī no, teiksim, otras puses ir atkarīgs, cik ātri mēs beigsim, bet kaut kāda termiņa pagarinājuma šobrīd arī nav inicējusi komisija. Jā, vēl kāds ir ideālās? Vienas jautājums par Čiņiesku, kas strauji pieaug narkotiku pasūtīšanu pasta sūtījumiem. Vai tas saistīts arī ar netradicionālu, kas ir jaunajām tehnoloģijām, respektīvi ar internetu pasūtījumiem un tam līdzīgi, vai tiek kontrolēts kādā veidā
kā sabiedrība saprot pasas, tas ir Latvijas pasas, jā, bet ir taču citas pasas piegādes iespējas. Jā, es jau par tām arī runāju. Tur muita dara milzīgu darbu gan ar ar kinologiem, gan savādāk kontrolējot. Iespējams, ka tā parādība viņa jau iepriekš arī ir bijusi, ja, kad caur pastu sūtījumiem sūta, bet tagad, teiksim, muita ir uzgājusi to, un mēs pastiprināti ar muitas policiju kopā kontrolējam. Varbūt tādēļ tie gadījumi ir vairāk atklāti. Bet tādu tendenci mēs novērojam, jā, ar tam, kā pasūtījums notiek, protams, viņš var notikt gan internetu vidē, ja šis te darījums, gan arī personīgi tiekoties. Tur, protams, internetu vidē vieglāk to ir izdarīt no kaut kādām, no cita kontinenta, ja, pasūtīt, lai tev atsūta to pastu sūtījumu, nelidojot uz Brazīliju, piemēram. Bet tam tādas tieši cēloņa sakarības nav. Kā notiek pasūtījums un kāpēc tieši piegāda pa pastu. Jā, Ingrid, varbūt kaut var papildināt. Paldies par jautājumu, jo faktiski muita ļoti priecātos, ja jūs šim jautājumam pievērst ar vairāk uzmanības, izglītojot sabiedrību, jo faktiski katru dienu notiek veselu virkni aizturējumu. Un šie pastu sūtījumi tiešām nenāk tikai no kādiem citiem kontinentiem. Tie ir arī pastu sūtījumi Eiropas Savienībā iekšienē, un nevajag paļauties uz domu, ka, ja tas ir sūtījums kaut vai, teiksim, no slavenās Amsterdamas, ka tad šāds sūtījums nekādā veidā netiks kontrolēts. Un tā kā mūsu kinologi ar saviem uzticamajiem palīgiem ir īpaši aktīvi arī kontrolējot šos pastu sūtījumus, tad suns, protams, nemānīsies, viņš uzrādīs visu, ko viņš atrod, un šeit ir visdažādākās vielas, gan augu izcelsmes, gan sintētiski radītās. Daudzumi ir ļoti dažādi, bet faktiski nav nedienas, kad šāda aizturējuma nenotiktu. Muitas laboratorija arī tagad strādā ļoti intensīvi pie tā, lai, protams, šīs vielas precīzi identificētu, bet šobrīd izskatās, ka sabiedrībai tā ir ļoti liela nelaime. Tas ir fakts. Cauri kaut kādām plasmasām vai vēl kaut ko tiešām sev godīs, tāpēc neko spīlēsim, ja mēs daudz spīlēsim. Mēs varam eksperimentus taisīt. Metodes ir ļoti dažādas. Cilvēki mēģina ļoti dažādas slēpt, izmantojot gan dažādas vielas, kuru smaržu viņu prāt varētu nomākt, kādas raksturīgās narkotikas smaržas. Viņi domā ar dažādiem aizsargu iepakojumiem arī no tā izvairīties, bet faktiski suņu oži ir daudz simtu reižu labāk par mūsu ožu. Ja? Vēl tā kā mums bija gadījums, kad mums paaicināja skola, teiksim, kinologus, lai, teiksim, suņi un valsts pārvaldē pastāstītu un tā tālāk, un beigās nesmukums sanāk skolai, kad suns sauž, teiksim, skolniekam kabatā narkotikas. Tas ir tā, kā Ingrīda arī teica, mēs varbūt tās cilvēks ar cilvēku vēl kaut ko var sarunāt, bet sunim iestāstīt, lai viņš, teiksim, neizrāda uzmanību, ja viņš ir kaut ko saostījis, tur ir pilnīgi neizbēgami. Tāpēc arī mūsu šis mērķis, uz ko mēs arī šobrīd tiecamies, mēs tiešām mēģinām pēc iespējas vairāk arī attīstīt kinoloģijas dienestu. Jūs varbūt tās esat pamanījuši arī tagad mēs esam iegādājušies kucenus 3 un vēl mēs mēģinām, jo to, ko cilvēks nevar, teiksim, saost, izdarīt, to suns tiešām mums var palīdzēt, it sevišķi viņam ir specializācija. Tas tie rezultāti, ko mums tie sunīši palīdz un ko viņi dod, viņi ir nesalīdzinām, teiksim, ar lielākiem plusiem nekā to, ko mēs ieguldam viņus iegādājoties un uzturot. Labi, individuālo jautājumu vairs nav, tad droši vien varam pāriet pie individuālajām intervijām. Mērītam kaut kādā rīnas kārtībā.